Ģimenes galva mūsu ģimenē bija mamma viennozīmīgi. Viennozīmīgi. Viņa organizēja, kārtoja, sakārtoja, izdarīja, audzināja. Arī viņu tā savāca, turēja. Droši vien, ka viņa bija tas lielais cilvēks, kas noturēja to ģimeni. Kas mācēja to izdarīt. Jo iespējas jau droši vien bija. Braucot visur meitenes un es zinu, kad ar kaut kādā pasākumā, ballē, Artmane esot iesēdusies tēvam klēpī. Mamma saka, es tur dejoju, nāk vietā, viņa saka, sēž. Manā mēdim sēž klēpī. Es saku, ko tu darīji? Es saku, nu ko, skrien ārā, raud, bļauju, krīt gar zemi. Es saku, ko tu darīji? Viņa saka, nē, es piegāju klāt un teicu, šī ir mana vieta. Lūdzu, super, vai ne? Un apsēdos klēpī, un viss.